Matemātikas izaicinājums 3. diena – negatīvas pakāpes. No izaicinājuma pirmās dienas mēs zinām, ka dalot skaitļus, kuru bāzes ir vienādas, to pakāpes var atņemt. Vakar mēs izspriedām, ka atņemot pakāpes var sanākt nultā pakāpe. Turpināsim iesākto un paskatīsimies, vai pakāpe var sanākt arī negatīva. Dalīsim 2 otrajā ar 2 piektajā. Pēc formulas sanāk 2 pakāpē 2 mīnus 5, kas ir 2 mīnus 3. Lai saprastu, ko nozīmē iegūtais rezultāts, uzrakstīsim 2 otrajā kā 2 reiz 2 un 2 piektajā kā 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2 reiz 2. Redzam, ka var saīsināt divus divniekus. Augšā pēc tādas saīsināšanas paliek 1, savukārt apakšā 2 reiz 2 reiz 2. Šos 3 divniekus apakšā var pārrakstīt kā 2 trešajā. Tagad mēs redzam, ka 2 pakāpē mīnus 3 ir tas pats, kas 1 dalīts ar 2 trešajā. Formulas veidā to var pierakstīt, ka a pakāpē mīnus n ir vienāds ar 1 dalīts ar a pakāpē n. Šodien tas arī viss, tiksimies no jauna pirmdiena.